doma bija palīdzēt tieši ģimenēm ar bērniem. Teiksim tā, tas var būt arī ar tēvu vai bez tēva, ar mammu vai bez mammas. Arī tādas mums ģimenes ir, kad ir tikai vīrietis palicis, viņam nav sievas. Kraukļa fonds palīdz krīzes skartajām ģimenēm jau 3. gadu. Sākumā tika apzināts ģimenes Pārdaugavā, taču uz doto brīdi fonds darbojas visā Latvijā 20 pilsētās. Sociālā dienesta vienkārši aprunājās, vai ir tādas ģimenes, kuriem sociālais dienests nevar palīdzēt, jo visādi tur nosacījumi bija. Sociālais dienests, piemēram, nevarēja palīdzēt, ja kaut kādi kredīti ir vai mašīnas viņiem ir, tad viņi saka, te jums pieder īpašums un mēs zinām paši, ja? Bet ģimene tai pašā laikā izmaksājot visus tos kredītus, viņa palika bez pārtikas. Sākumā fonda dibinātāji domājuši palīdzēt tikai pāris ģimenēm, taču ar laiku apzinājušies, ka krīze savos valgos sapinusi lielāko daļu Latvijas ģimeņu. Tā interese bija cilvēkiem palīdzēt, un mēs paši salikām savu naudiņu, aizgājām uz veikalu, nopirkām pārtiku, aizbraucām pie pirmām ģimenēm, apciemojām, aiznesām pārtiku un sapratām, ka tā vajadzība ir, un vajadzība ir ļoti daudz, un ka mēs ar saviem līdzekļiem to nespēsim. Mēnesī Kraukļa fonds pabaro 5000 cilvēku, 1333 ģimenes. Palīdz ar pārtiku, vajadzības gadījumā arī palīdz atrast sadzīves tehniku un mēbeles. Atšķirība šim fondam esot šāda. Viņi palīdz cilvēkiem, kuri nav sociālā dienesta redzes lokā, bet tiem, kuri nonākuši īslaicīgās grūtībās. Es zinu ģimeni, kas gadu nestrādāja, kur ģimenes galva bija atlaist no samazināšanas dēļ no darba. Māte sakarā pēc dekrēta arī neatgriezās darbā, nebija iespēja vairs viņai. Un veselu gadu šī ģimene nāca uz manu Ziepniekkalnu rajonu, un es viņiem devu pārtiku. Viņi bija ļoti pateicīgi par to. Es zinu, ka šobrīd tā ģimene viss ir ok, viņi strādā, un ir arī citi, kas strādā, kur cilvēks jau bija praktiski norakstīts, viņš bija alkoholā un visu, un pēc kaut kāda laika, nākot pie mums un saņemot pārtiku, dzirdot to, par ko mēs runājam, tad tas cilvēks atgūst spēkus un tad strādā Vecrīgā kafejnīcā. Nākotnē fonds plāno visos sadales centros dalīt ne tikai pārtiku, bet nodarboties ar bērnu izglītošanu un psiholoģisku atbalstu sniegšanu. Centra darbinieki saka, ka viss esot Dieva un paša rokās. Viņi esot kā tiltiņš, uz kuru atspērties, lai ietu tālāk. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.